Korupcija rada neefektivitāti valstī, neefektivitāti uzņēmējdarbībā, un šī neefektivitāte noved pie tā, ka Latvijas labklājība krīt, jo neuzvar labākais konkursos, nav vislielākā atdeve no mūsu sabiedriskiem līdzekļiem, kas rezultātā noved pie tā, ka šī neefektivitāte iezaugās visās mūsu darbības jomās, kas summāri mūs katru padara mazliet nabagāku. Jāsaka, ka zināms laiks ir pagājis, un tas mežonīgais kapitālisms, man liekas, ka mazliet ir aiz muguras, un tā kopējā biznesa vide paliek tāda vairāk uz ilgtspēju orientēta un domā vairāk par citu veidu vērtībām. Tā kā es domāju, ka situācija šajā ziņā noteikti uzlabojās, plus tas ir jautājums arī par to, cik lielā mērā ik viens no sabiedrības, tajā skaitā uzņēmēji, var uzticēties drošības un kontrolas institūcijām. Ir ļoti svarīgi, lai tie reitingi būtu ļoti augsti. Un prieks dzirdēt, šos 31%, tas jau ir, mēs zinām, cik ir parlamentam un valdībai, tad 31% jau salīdzinoši ir jau ļoti daudz. Sabiedrība mainās, arī tātad sabiedrības izpratne par korupciju mainās. Un arī knabi ir jāmainās līdz, saprotot šo sabiedrības pieprasījumu pēc iespējas ziņot veidā visplašākā, kāds vien jebkuram varētu būt atbilstoši viņu vēlmēm. Tas, ko mēs šobrīd piedāvājam šajā jaunajā platformā, ir tiešām ātri, ērti un droši. Anonīmie ziņojumi tiks izskatīti tieši tādā pašā veidā, un cilvēkam notiks šī komunikācija, veidosies tieši tādā pat veidā, kā tiem, kas būs sevi identificējuši. Noteikti, ka šādas lietotnes un vispār ziņošanas iespēja paplašināšana to ļauj un sabiedrībai justies pilnvērtīgākai, spēcīgākai apkarot korupciju, un tas arī veicina noteikti iesaisti šajos procesos. Kā saka kolēģi, ja tu neesi tagad ar labām aplikācijām, labām platformām, ar ko caur tevi ir viegli sazināties, saņemt pakalpojumus, tu faktiski neesi vairs šajā biznesā, ja tā var teikt. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, ka ir ērti pieejami rīki, kā var sazināties, kā var nodot informāciju, kā viņai var atsekot. Maksimāli atvieglojot jebkuram sabiedrības loceklim veidu un ātrumu un drošumu, tad anonimitāti nodrošinot, mēs varam panākt daudz lielāku rezultātu attiecībā uz to, ka sabiedrība patiešām sabiedrības locekļi, kur būs saskāršies ar korupciju, par to vēlēsies ziņot. Un šī gan aplikācija, gan šī tiešsaistes platforma ir droša. Viņā ziņojumu var iesniegt ātri. Tur faktiski ir tikai jāizpilda attiecīgie lauceņi un jānospiež poga nosūtīt. Dienā, kad man piedāvāja kļūt par šīs kampaņas vēstnesi, man ilgi nebija jādomā, lai teiktu jā, jo es nevēlos dzīvot valstī, kurā korupcija ir kas no mūsu ikdienas kārtības. Vai tā ir normalizēta vai vispār kaut kādā mērā pieņemta. Es vēlos dzīvot valstī, kurā viss ir sakārtots, kurā visi spēlē pēc vienādiem noteikumiem, kur es varu saņemt labākos pakalpojumus par vislabākajām cenām, un tāpat infrastruktūra nav kaut kāda iemesla dēļ degradēta. Mēs visi esam nodokļu maksātāji, un es tik tiešām ceru, ka ar katru dienu uz priekšu, ar katru spērto soli uz priekšu mēs tuvosimies nākotnē, kurā korupcija nav mūsu dienas kārtībā.